tajā brīdī, kad izdomājām veidot futbola klubu, mēs gribējām, lai viņš ir pieejams visiem. Un vismaz reizi gadā mēs cenšamies izveidot vienu dienu, kurā jebkurš cilvēks, kurš ir pie mums sistēmā, var atnākt brīvi un izbaudīt šo dienu. Var piedalīties dažādās aktivitātēs, kā mēs šeit redzam, un pavadīt kopā ar saviem tuvākajiem, ar radiniekiem, bērniem un tā tālāk. Ģimenes dienā šogad ir 5. gads. Mums jau ir izveidojusies tāda kā tradīcija, bet šogad mēs esam pirmo reizi pārgājuši jau uz citu teiksim tā, vietu treniņu. Pirms tam bija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, šobrīd esam Rīgas 63. vidusskolas stadionā. Šogad izskatās, kad ir tuvu 150 dalībniekiem. Pagājušajā gadā bija 120, 125. Tas varētu būt saistīts ar to, ka mēs arī esam kļuvuši varbūt paši daudz lielāki, jo mums audzēkņu skaits arī ir lielāks. Un otrā lieta, kad ir parādījusies interese, jo tie, kur jau iepriekšējos gados ir piedalījušies, viņi mums ir jau kā neatsveram arī tāda parka ģimene, kuri arī gaida šo te ģimenes dienu, un visi zin, ka 1. jūnijā arī nākamajā gadā, 2026. centīsimies šo te norganizēt šajā pašā laikā. Atbalstīt futbola parka komandu lielo ģimeni. Šajā laukumā pirmoreiz, ģimenes dienā kaut kad sanāk biju. Visas aktivitātes, manuprāt, ir foršas, tāpēc, kad ar savu ģimeni viņām ejot cauri, ir ļoti patīkami. Vienmēr atrodas kādi smiekli, un tas ir tas galvenais, ko mēs varam izdarīt. Ir varbūt daži grūtāka aktivitāte, bet ar smiekliem un tādu, kā saka, prieku sajūtu mēs varam viņus iziet. Šo te viņi, es domāju, ļoti gaida, jo vecāki arī grib reizēm parādīt savus prasmes, futbola un iemaņas, un tad viņiem ir šī iespēja šo te šeit izdarīt, bet savā starpā nesot pagaidām arī pret audzēkņiem nespēlēt. Ja audzēkņi savās sacensībās piedalās. Patīk. Futbols, kurā patreiz piedalos un kur ir ļoti karsti iet. Gan ārā ir karsts, gan rezultātos un spēlē karsti. Sirsnīga, labestīga, forši treneri, kolektīvs. Mums šeit patīk. Manuprāt, ir ļoti labi. Jā, tas ir mans viedoklis. Man patīk ļoti. Ļoti labs veids, kā visiem sajiet kopā un pavadīt laiku kopā. Ļoti jautas aktivitātes. Tad jau, manuprāt, ka uzpūšamie būs mīļākā. Mēs jau tādi maziņi vēl esam. Mēs vēl neesam izmēģinājuši, bet es domāju, būs tas vislabāk. Jā. Es domāju, tā, kur treneris Nikita Sokolovs, šautautu viņam pa konusiem ietrāp. Jā, futbola bowlings, jā, viņš mūs trenē, ļoti labs treneris. Arī pagājušajā gadā bija ritīgais lietas, tāpēc priecīgi šogad nav. Trīs, divi, ieteciet! Reize, davai turās! Apbalstētiem, vēl viens revanš. 3, 2, 1, aiziet! Ai! Viņi tas mirgājās! Atbalstē, vienās vārtās tev komandu uzvarēja. Lūdzu, treneri, arī jau iesildījušies. Pamainām kādu tēti, tur vēl daži gribēja un aiziet. Uzmanību! 3, 2, 1! Ir treneriem aplausi! Fantastiski, bija silts, ģimenes, skaisti. Jauki vecāki, laimīgi bērni. Stipri vecāki, stipri senči. Superīga atmosfēra. Jā, labs laiks, brīnišķīga atmosfēra, ģimenes priecīgs, bērni priecīgi, vecāki priecīgi. Viss bija labi. Sportiski vecāki visur. Mums noteikti jāpasakās vecākiem par to, ka viņi nāk uz mūsu spēlēm, atbalsta mūs, un mēs cenšamies dot viņiem atpakaļ šo iespēju. Jauks svēki, ģimenes saliedējās, iepazīst viens otru vairāk, kopā sporto. Tas jau galvenais. Jā, es domāju, šī ir iespēja vecākiem arī izmēģināt savas spējas un notestēt, cik tad tie bērni tomēr spējīgi ir. Skat, tad nenoskapēc. Uzmanību! 3,
2, 1! Negodīgi! Apsēdināt! Virs vilkšana. Tāds mazais plāniņš tur ir. Plāns bija. Paldies Emīlam Siliņam. Mums varbūt tas svars pietrūks, bet mēs noteikti esam ātrāk uz lauku. Intelektuāli mums diezgan daudz pietika. Mēs izdomājām labu taktiku, diemžēl tikai pēdējā tajā spēlītē. Bet intelektuāli mēs pārspējām visus. Jā, bija spēks, bija pietrūka masa. Tur mums uz pieredzi paņēma. Turnīrā sudraba vietu iegūst komanda Piecīši. Aplausī! Komanda Piecīši nākam pie mums. Kapteinis. Šodien ģimene, kura parka ģimene, komanda, kas uzvarēja, ir bumbotāji. Aplausi viņiem!